tikām, mēs taču braucām vairāk kā 24 stundas. Ko ēst, kas mums bija līdz, tikai maizīte un zivis sālīts, vairāk jau nekas nebija. Uzkožām, bet mēs jau domājam, ka mēs ātrāk pārbrauksim to. Un mums tā maizīte izbeidzās. Viss izbeidzās, ir ūdens, cik bija līdz, viss, un tā kā tikām, ieraudzījām jau krastu, jau pavisam, vot, šitiņ te, bet, nevarām piebraukt. Tas ledus, tā putra tik bieza, apmēram kādi 1,5 metra biezumā bija tā putra. Un, kad tie lielie viļņi mums tikai palīdzēja, kā tas vilnis dod, tā to laivu drusku uz priekšu. Un tas jaunākais brālis izlec ārā viesturs, un viņš to laivu, viņš bija ļoti spēcīgs tāds. Viņš te ar boksu nodarbojās jau, kad Rīgā mācījās ģimnāzijā. Un viņš paķer to laivu aiz deguna kā zirgu un tur taisni. Un, kad nāk tas vilnis, viņš viņu rau. Un man saka, lec! Un tur ne bailes nekas. Ja komanda ir lec, tad ir lec ar uz galvas, tur zemē, pus tiem akmeņiem. Un tad es arī jau pie tās virves klāt. Un mēs jau divatā raujam to laivu, ka vilnis nāk un drusku piepalīdz. Un tā vēl tas brālis izlec ārā, un tā mēs visu uz to salu. Tad viss atkal jāmet no tās laivas ārā. Tā mājiņa bija 2 metri gara, 2 metri plata. Un tur mēs 3 dzīvojām. Mēs nodzīvojām tur, kādus 4 mēnešus. Un tad taču mēs atbraucām pie mammas atpakaļ uz to Patkovu. Mamma jākal tie bija viņu nobaidījuši. Tu Karlona, viņai tēs bija Kārlis, tur jau Krievijā pieņemts. Tu Karlona nebēdājies, tā jau ir, ka ne tu pirmā, ne pēdējā, kuriem bērnus jūrā iznes. Viņa vēl šitā nobaid. Viņa raud, ierauga mūs, tad tik priecīga, un mēs nomazgājamies pirtiņā. Un pieedamies tās zivis septās, un kad aizmigām, tad ar uz 24 stundām taisni izgulējamies tur. Un atkal laime, es saku, man tas decembers nepatīk nepako. Decemberī tas bija 45. gadā, atbrauc no tā Miskadnojā, man pakaļ ar suņiem. Kur tas Miskadnojas ir. Atbrauc pakaļ man ar suņiem, kad šite dzīvošo tikai mednieki, es esmu zvejniece, man te nav ko darīt, un man jābrauc uz centru, uz šito Miskadnoju. Un tā mani veda 300 kilometru. Tad mani pielika pie 2 ģimenēm latviešu dzīvot. Tur bija, viena meitene bija apprecēsies ar Krievu, ar grāmatveļi, tāds Zolotaļovs. Un otra zvejot, bet visu Miskadnoju to zvejniekus kādu 700 modināt. Man iedeva lielu āmuri un bija pakārts dzelsgabals. Un iedeva man vienīgai bija pulkstenis, un man vajadzēja modināt. No rīta 7, tad 8 vajadzēja iet ārā daudzīt, vai vētra, vai augstums, kas ar nebūtu, man jāiet ārā un jāsit pa to dzelsgabalu. Un tā pusdienas laikā 12, tad 1, un tā vakarā atkal 6 vajadzēja iet un daudzīt. Un tā es biju tāds zvanītājs to ziemu. Kad nāca virsū jau uz pavasara pusi, es zinu, kad atkal vedīs zvejniekus uz to Fjordhutūdu, mamma, viņa bija skolotāja, bet tur jau ne skolu nekas. Un tad viņa palika pa zivju salītāju un pieņēmēju. To darbu neviens negribēja, viņa uzņēmās. Un es domāju, es iešu labāk zivis salīt vai zvejot, vienalga, bet lai tik projām pie mammas. Un tā mani ierakstīja, braucējos uz turieni, un kad tas maijā, liels traktors vilka ragavas,
uz tām ragavām bija visas mūsu mantiņas un degviela kādu, nu, tur vajaga, nu, visu to prastāko, lai varētu plītis kurināt, kamēr drusku malkārt kūst kaut kādi baļķi vai saknes vai zari. Ja ne šitais krasts, te taču nekas neauga. Itin nekas. Vienīgā malka vai baļķi bija tikai tie, kurus, nu, ūdens izskalo, vai pa Jeņisēju izpeld, vai pa šitin to Pjēsinu izpeld. Ot, un tā mums tur pagāja daudz gadi. 8 gadi man ir no zvejas. Tad mamma ļoti saslima, un viņa vairs nevarēja būt pa to sālītāju un visu. Un, lai nevajadzētu nevienam nodot visu to lietu, pārsvērt tās zivis un vilkt ārā visu, tad es to darbu uzņēmos. Nu, bet, ja man būtu 10 gadi, tad es būtu aizgājusi ātrāk pensijā. Tā, vot dzīvju pieņēmājs, tas jau ir cits. Tas vairs nav zvejnieks. Nu, labi, tā vismaz no 50. Tām smuki un braukt uz šitejieni. Mūs jau tagad veda jau pa citu upi, pa Pjēsinu, veda uz Nariļskas pusi. Un es dabūju ar visām tām zivīm braukt un nodot viņas. Vot tur es gan dabūju trūkties. Šito upi? Jā, vot šitā ir Pjēsina. Jā. Vot, un tagad no tā Miskadnoja mūs veda pa šito upi, vot Purā, tad vot kā viņa iet, Tarēja, vot Agāpa. Vot Agāpā jau drusku sākās krūmiņi kaut kādi. Vot Agāpā jau tādi vietā, tādi bērzi kroplīgi, tad Kristī, un tad Pjēsinas ezers. Un no Pjēsinas ezera te ir upīte Vaļok, vot kur Vaļok. Vot šite, un no Vaļoka līdz Nariļskai ir 18 kilometru, bet te jau bija dzelzceļš uztaisīja. Vot no Nariļskas līdz Duģinkai ieslodzītie taisīja. Nu, ka mēs atbraucām, bet mums jau par dzelzceļu to neiznāca nekad braukt. Bet šito uzcēla 60. Labi. Nebija nekādu neiztrūkumu, nekas, viss labi. Un tā man ielika jau tanī zivju pārstrādē jau pa maseru. Atkal ar cilvēkiem. Es saku, varbūt tā ir mana nelaime ar, kad es jau no 16 gadiem esmu vienmēr bijis, nu kā komandieris, man kāds ir jākomandē. Nu. Un ar viņiem, vajag atrast, kā saka runa. Un nākošā gadā, tas bija 54. Mani aizgrūda atkal atpakaļ, iedeva 2 meitenes un aizgrūda atkal atpakaļ uz to pašu Miskadnoju. Vot pa šitin to Pjēsinu, uz to Miskadnoju, atkal zivis pieņemt un sālīt. Bet tas jau bija jau vasaras vidus jau. Un tā mēs aizbraucām tur zivis ir, vienā tanī mucā tādas, otrā tādas, vai dieviņ, man no sāls trūkst, zivis labi iet. Nu, un tad jau bija grūti. Tāpēc, kad veco sāli ar zviņām kopā, viņai taču vairs nav ne tā spēka, nekas, un atkal jāsāla zivis. Un tas bija traki. Un tās zviņas nevar izmazgāt, viņas arī grimst ar to sāli kopā uplī. Nu, kā nebūtu. Un tad gan man nakti eju gulēt, un es sapnī redzu tās zivis. Pilnīgi redzu, ka tur nav labi. Nu, bet nekas. Rudens jau augstāks viss. Liec tik ātrāk mucās iekšā un vāku virsu un aiziet prom. Nu, un tā no 55. Gada, tomēr es no tās zvejas aizgāju projām, no tām zivīm. Tāpēc, kad es gaidīju sev meitu, kas man apprecējos 52. gadā.
un no 52. Gada novembra dēls ir, 55. es vairs nevarēju. Tur atveda briežus, 400 briežus kaut. Un to asini redzēt, es nevarēju. Es aizgāju prom, cik var mocīties. Un te es aizgāju uz veikalu strādāt. Paliku pa kasieri, kas tur pa kasieri, ka tur i pa pārdevēju. Un vakaros vēl jāpieņem no visiem zvejas votiem punktiem. Tā kā Kristī, Agāpa, Tarēja, vot Purā, no visiem šitiem viņi bija 8 gabali naudu ar saņemt, jo viņi jau pa tiem produktiem, ko viņi ņēma, tikai parakstās. A to naudu viņiem izdod vaļokā, kantors. Bet tai naudai man pašai jāiet pakaļ uz to kasi lielo. Un es uz veikalu, it kā mēs būtu viņiem tos produktus devuši. Un tad taisi somu inkasatoriem katru dienu. Darbs bija liels, bet alga viena. Tur bija atbraukusi no Diksona viena sieviete, kura tās baltās lapsu ādiņas pieņem. Un briesmīgi raud, kas pa lietu. Lai es viņot palīdzot, ka viņai vajadzēšot klubā runāt, ka Staļins esot nomiris. Man iekšā tāds prieks. Un ko lai viņa runājot. Un tad atnes man kaut kādu grāmatu, tur es nezinu, kur viņa bija izvilkusi, jo mums jau tur nebija ne bibliotekas, nekas. Ja tur kāds atrod kādu grāmatu, tad tie gribētāji lasīt, viens otram atdod, un tā grāmata iet tā uz riņķi. Un tad es viņai taču palīdzēju sastādīt. Tur bija rakstīts par Ļeņinu, kur tas Ļeņins, es iekšā Staļinu. Un tad viņa tur runāja. Es nezinu, kā viņa runāja, es negāju to klausīties. Jā, tad mums tikai sākās drusku vieglāka dzīve. Tad mūs atvaļinājumā jau 58. gadā laida pirmo reizi. Es saku, 41. gadā aizved 14. jūnijā. Un pirmo reizi mūs laida atvaļinājumā pēc 17 gadiem, 58. gadā. Mēs atbraucām uz Rīgu, un tad es mūžīgi braucu uz tēvu mājām. Kaut uz dienu vai uz 2, es vienmēr braucu šurp. Es atbraucu šurp un Svitenē satieku vienu no savas klases. Es redzu, tas taču viņš ir. Pieeja klāt, labdien, sasveicinājos, labdien. Es saku, tu Gunār mani pazīsti? Nē. Es saku, nekad neesi pazinis. Nē, viņš mani nepazīs. Ko, vai man bija 11 gadi vai jau 28? Kaut kas. Es saku, tagad, lai kādam iedotu 17 gadus, tad laikam 10 cilvēkus vajag nosist un pašam apēst. Varbūt tad tik iedotu tik daudz. Bet pa kādiem grēkiem mums? Es saku, nedodies. Savu tēvu es tikai redzēju vienu reizi sapni. Tas bija 42. gadā, kad mēs vēl dzīvojām Sibīrijā. Netālu no tās Kazurkas mežā. Tad es redzēju vienu nakti tikai tēvu sapni, un tagad, kad es saņēmu tos dokumentus, tad es redzu, ka mans tēvs ir 42. gadā, 26. janvārī nomiris tanī Vietlagā. Ēdamo, lai paņemot līdzi. Un šitā mamma jau salauzīta kartiņa. Šitā ir mamma, un tas bija tēvs iepriekšējais, jā. Un kur es ar savu brāli, tas Cukas gana un mani gana, pie šitās pašas kūts, un tur var redzēt to baznīcu tālāk. Aha, vai mēs to zinājām. Pēc tam jau tas brālis, jau Nariļskā.
nabadziņš nomira taču 88. gadā. Ne, 88. jā. Oi, cik žēl, es saku, tagad man vienai pašai viss. Nu, meita, ko viņa nabadziņš var palīdzēt? Viņa man tagad galvenā atbrauca uz Norilsku, kad to zvejas punktu 53. gadā. Aiztaisīja pavisam cietu, un viņam nepatika Norilskā šausmīgi, un viņš aizbrauca atpakaļ uz Diksonu un palika līdz pašai pensijai pa mednieku. Un tā viņš ar tiem suņiem braukāja. Jā. Ot, kur Dikson, šitais ir Dikson. Jā. Jā, es saku, mani, dārgie cilvēki. Jā. Un šis bija Viesturs. Viesturs. Jā, tas atkal no 55. gada. Un, viens kuģis bija, gājis, gribēts nogremdēt vācieši. Sadevuši viņam pa sāniem, un tie jūrnieki, kuri varēja tad uz lielas laivas, tāda šļupka saucās Plata, un viņiem bija būras, un viņus taču vai nu viļņi izmeta, vai kas, izmeta uz to salu, kur brāļi dzīvoja, un atkal traki, viņi taču krieviski neprot runāt, ļoti slikti un maz, un domāja, kas tie pa fašistiem, mums jau tā saukāja pa fašistiem, tad tiem domāja, kad ritīgi fašisti, un beigās viņi redzēja, ka šitie pavisam godīgi labi cilvēki. I savas tās gultiņas atdodi savu maizi un zivis, kas ir saķertas, tikai dod, lai viņi ēd un viss. Un tad viņi pierakstīja tomēr viņu uzvārdus, vārdus, kā viņi sauc, un uzdāvināja to būras tās. Un no tām būrām tas vecākais brālis Miervalds sašuva vismaz bikses. Viņi bija gara auguma, un kad iedod tās vatenes, tās tikai drusku zemāk pa celi. Tas vaļīgs ar tik tālu nav, un iznāk šitāds gabals kādi 10 centimetri, ne vaļīga, ne bikšu. Un tad viņš no tām būrām sašuva bikses, un tad jau, kad bija vasaras laiks, kad sanāk brieži, tad tos briežus šāva, un apakšā tāda tā kā odere no tā briežu ādas, un tā jau varēja ziemu jau normāli staigāt. Un šauti tos ņerpas un visus. Tur bija ņerpa, tie ir roņi. Īres Vitenes pagasta, ko izveda, redziet, kur bija Jēkabs Reinhards ar sievu un 3 bērniem. Igauni Jānis Simbārdis ar sievu, bet 2 meitas bija. Kāpēc uzrakstīts, kad 1 meita, 2 meitas, Maija un Velta, un sievas māte. Sievas māte nomira kādā 2. ziemā tūlīt, un tad vēl tā māte nomira, viņš pats Vietlagā. Es saku, šausmīgi likteņi. – 84. 84. Viesturs 88. Viņš dzīvoja Ukrainā. Jūrmalas mājiņu pārdeva, jo viņam sieva bija no Rumīnijas. Pārdeva, viņai te nepatika, viņai asma. Es saku, to tu esi atvedusi no ziemeļiem līdz to asmu. Es saku, ved tevi un sēdini kaut vai Brežņeva krēslā. Ja tev tā asma ir, tad viņi taču nevar tik viegli izārstēt. Ne, Ukrainā labs gaiss. Ko aizbrauc uz Ukrainu, viņu pēc gada paralizēja. Miervaldis. Jā. Un šita mammai drusku godīgāka kartiņa.
aizturēs. Mūsu ģimene. Te mamma, mans vīrs, un te viestura sieva tā no Rumīnijas, viesturs fotografēja. Got Miervalds vecākais brālis, tā viņa sieviņa, tā bija krieviete Aņa, bet tā ar kādreiz izsūtīta uz to Krasnojārs. Un got, kur es, un te mana meita Biruta un mans dēls Viktors. Maniem brāļiem nebija bērni. Ot viestura kartiņa vēl, ka viņš ģimnāzijā gāja. No 68. gads. Jā, 68. Pēc 27 gadiem es atgriezos vismaz no turienes projām. 68. gadā. Nu, tā vēl nebija nekādu bēdu, man visi bija dzīvi, tikai mamma 64. nomira. Nu, to ar ārsti palīdzēja. Cilvēks ar reģistrāciju no darba un kaimiņš saka, do es tevi nofotografēšu. Mēs tur audām tos rupjos tīklus, zivisko vilkt. Viņi vietām šitādi mīksti gadās, nebija sagriezti. Vispār viņi ļoti sagriezti kā drātis. Un no šitiem mēs tamborējām un adījām sev krēklus, zeķes, šalles, nu visu, ko vajaga. Un man tāds, nu, drusku lielāks bija, bet par šitiem gadiem jau ir nonēsājies, bet tā mani atmiņa vēl no Miskadnoja. Vai tas tam tīklam arī kāds sakars ar to? Nu, redziet, tur es iemācījos, un tagad es taisu visur sētas. Bagāts dara kā griba, nabaks kā var. Priekš kolhozas zirgiem atved sienu vai ko nebūt ar kipām un sasiet ar šitādām šņurēm. Nu, te ir mezglu daudz, bet šitādus diegus jau nekur neuztīsi, ar roku tikai. Nu, ot, un taisu sētas, man visur tādas sētas ir. Nu, vismaz neiet ne suņi, nekas iekšā, viņš redz sēta priekšā. Jā. Bet ar otru paķēris to un šitā kā kucenu pacēlis gaisā un nolicis uz kājām. Nu, tas ir, viņam briesmīgs spēks bija viesturi. Ļoti, ļoti stiprs cilvēks. Nu, bet, ot, paralizē un nav cilvēku vairs. Jā. Viņai pat nosaukums šeit Tā nav mazā pierakstīts. saliņa, jā. Tā mazā, ot šitā saliņa Van Dropers. Tur viesturs nodzīvoja 2 ziemas. Un viņam ar suņiem atbrauc, atved produktus atkal uz 3 mēnešiem un sāli aizmirst. Nu, kaut kas traks. Nu, kā cilvēkam bez sāls? Viņš saka, es ņēmu no jūras to ūdeni un vārīju to ņerpu gaļu un visu. Nu, es nezinu, tas šausmas, un viņš teica, es tās spalvas esmu tik daudz saēdies, laikam kādu ķiseni esmu apēdis. Varētu iztaisīt. Jā. Es saku, vot, šīte, cik nav staigāts, un kad saulīte, nu, ka sākās tā kā maijs, jūnijas, jūlijas, saulīte uz riņķi visu laiku, un kad iet uz vakaru pusi, tad un te jau kalnains. Uzkāp uz kalnu un stāties, kur viņa slīd, bet viņa tur iet tikai tā gar malu, bet visu nakti. Kā aiziet uz vakariem, domāju, oi, tur Latvija. Tomēr tā Latvija visu laiku sēdēja iekšā. Jā, mīļā Latvija. Un jo tu esi tālāk, jo viņa tevi ir vēl mīļāk. Vēl mīļāk. Mēs taču nezinājām, ka tēva vairs nav. To taču tik uzzinājām tagad.
tur atnāca muļķīgas ziņas, it kā mūsu tēs esot, Sibīrijā, kur Komsomolsk na Amūre, un ka no Svitenes viņam sūtot pakas. Tādi klai meli. Labi, mīļo Jasmīn, tu man piezvani, vai es tev piezvanīšu vakarā. Tagad es gribu parot ciemiņu, ja? Čau, Jasmīn. Vot šitā, es tev pateikšu vēši briesmīs, ka es slaucu. Venta bija tā pagriezusies, ka man vienu laiku pat visu pienu uz halata nesa virsū. Traks vēš, un tur... Nē, neko nezinu pa Brigitu. Nē, viņa daudzās pa to Brunovu savu. Jā. Čau, pagaidām. Viņai dēls un brālis ir aizbraukuši uz Brigitu. Čomiņam jāskatās. Lūdzu. Tagad tūlīt uzlikšim to žuļē, un tagad svaigu pienu. Žēl, ka mums medus nav, bet man no bitēm ir pareizi. Ziniet, es ar viņām nevarētu. Es briesmīgi pamstu. Ja man kāda bite iekoš, tad man acis ir ciet uz 2 dienām. Tad jau gan grūti, jā. Es briesmīgi pamstu no tā bitēm. Bet medus tā derētu. Šitādu, man liekas, jūs arī neesat ēdis. Kazeņu žēlē. Kā es nesaprotu. Viņiem nekas nav mīļš, nekas nav dārgs. Kad te iebruks kaut kas, man iedos kaut ko citu. Šito pašu dārzu, cik te bija smuks augļu dārs. 2. ziemā jau viss izzādēts. Esot nosaluši visi koki. Kā tā var melot? Kāpēc tā ne pa labi, ne pa kreisi nevienam kaimiņam neizsala? Tiem palika, vecie koki vēl šodien ir, tā kā baznīcas krogā tās māja garā, pie baznīcas pa kreisi. Visi vecie koki, cik toreiz bija, tik tagad ir. Te izsaluši, paskaties, te uzreiz no Sibīrijas pūta vēši. Vienkārši, ka beidzās saimnieku bija daudz, visi kurināja, un ka beidzās malkas šķūnītī, varbūt kāds atkal iekundzējās, kas nedeva visiem, tad dārzu laiž nost. Tas viņiem, tad tās bumbieres resnās smukās. Un cik garšīgas viņas bija. Katra bumbiere savādāka. Un viņai šitik resnas, vai piedodiet lūdzu. Pie Brigitas ar būs. Jā. Jā. Labi, Rasmīn, jā? Nekas tur nav bijis izsalsts, bet tas ir vienkārši, pa spīti, nekas. Es saku, būtu kaut viens no dzīvajiem cilvēkiem, kaut brālis, viens vai otrs vai dēls, es saku, man dēla žēl.
28 gadu un vajadzēja nomirt. Viņi taču atņēma to ārzemju pasi, lai neietu jūrā. Nu, ko tā augstākā izglītība? Prom uz Kronštatu uz zemūdeni un apstarojās no tā ātoma. Un 2 gadi paslimoja un nomira. Vai, ko šausmīgi. Viņam palika jau sirmi mati šo to. Viņa saka, mamma, es taču visu zinu. Un tas bija tādā pašā gadā, kad Gagarins ar. Viņa saka, es taču zinu, saprotu, kas tas ir. Traki, es saku, nedodies. Iznāk tā, ka dzīve pavelti gan viņš nodzīvot. Izaudzināt foršu dēlu. Es to līdz parādīšu kartību. Einu dēlu. Dēlu. Viņš tagad Latvijai tā noderētu. Ļoti. Viņš bija tāds piecinieks, man viņa liecības ir, pilnīgs piecinieki tā. Avot, nomoka. Tā ir mana meita Birota. Avot, kur es maziņu ar tēvu. Ļoti labi jūt. Tēvs mani ļoti mīlēja. Rudenī, kad atrod kaut kur pēdējo ogu vai pavasarī agri pirmo, tad mēs ar viņu uz pusēm ēdām. Viņš viens nekad. Mēs ar viņu ēdām uz pusēm. Katru pēdējo odziņu, ko viņš atrod, viņš taču vairāk staigāja. Viņš bija vispār agronoms. Kā viņam vārds un uzvārds? Reinhards Jēkabs Laimons. Viņam 2 vārdi. Tā, un pie reizes, es gribētu, lai jūs ierunātu, kā savu vārdu un uzvārdu pilnu. Ai, man tagad ir Pirante Vija. Jā. Labi, un tad vēl drusku dažos teikumos varbūt varētu pastāstīt, kādas tās mājas bija agrāk šeit vēl tā apstāstīt. Man jau viņas ļoti patika. Neviena ķieģelīša nekur netrūka. Viss bija smuki. Bet viņas celtas ir ne 30. ne 20. gadā. 20. gadā ir Šķūnis tas lielais celts. Un šitā koka māja, vai pa vidu celiņš. Ar Gunāru? Kas viņš pa Gunāru? Viņu sauca pa Vili. Skolā vienmēr Vilis. Tagad viņam izrādās, ka otrs vārds Gunārs, un tagad uzsver to Gunārs. Es, ka pirmoreiz redzēju, es pat domāju, tad viņam 3. dēls bija, vai kad Gunārs. Skolā vienmēr viņu pa Vili sauca, un mēs tā pie tā vārda bijām pieraduši. Varbūt manam tēvam ar 2 vārdi, tā kā Jēkabs un Laimons. Pa Jēkabu viņu, es nezinu, kas sauca, vienmēr pa Laimonu. Un mamma ar pa Laimonu sauca. Jā, mājas bija smukas. Es pat nevaru iedomāties, kad viņas varētu šitādas būt. Te taču dārzam bija riņķi apkārt, lielie koki, liepas, bija kāds bērs, ozoli, bet viņi visi bija tā apmēram vienādā augstumā. Te bija tādas lielas egles, viņu sauca, tādi mazi čiekuriņi viņām. Lapeglis. Laikam. Viņas bija kādas 2. Vai cik smuki, un tad bija smuki rindiņām ābeles, te tuvāk bija plūmes, ķirši, un te tās lielās bumbieres. Mums vairāk bumbieres nebija, 4 pavisam. Viena bija pavisam tādā stūrī, tā bija cūcene, tās cūku bumbierītes, bet viņas nebija pavisam smalkas, ne, tādas paprāvas. Un tad vēl 3, vienas bija dzeltenas apaļas bumbieres, ar tādiem brūniem plankumiem šur turā, citai nebija plankumi. Vai cik garšīgas, ļoti, pilnīgi atceros, kā viņas bija. Un tad bija tās, kā jau ir bumbieri. Vieni sāni sarkani, otri zaļi.